1934. gads. Latvijā notiek pirmais šaha čempionāts. Ženēvā tiek parakstīts saprašanās un sadarbības līgums starp Latviju, Lietuvu un Igauniju. Un 15. maijā notiek Kārļa Ulmaņa valsts apvērsums. Jā. Šai gadā piedzimst Jāzeps Pīgoznis, Alojs Vāznis, Teodors Eniņš, Jurijs Gagārins. Jā, un šis gads ir tāds, ka 2. augustā par Vācijas Fīreru kļūst Ādolfs Hitlers. Un 1296. gada 10. augustā piedzimst Bohēmijas karalis Jānis Luksemburgs. Un 1960. gada 10. augustā piedzimst izcils aktieris Antonio Banderas. Bet 1934. gada 222. dienā, 10. augustā, Jāņa un Elzas ģimenē piedzimst puika, kuru nosauc par Haraldu. Un šai dienā Ekvadorā svin neatkarības dienu. Nu, tad apsveicam Ahmijā. Это veselība. Tas ir pats galvenais. Vai? Jā! Es aizmirsu, redzi, kā es esmu uztraukusies. Es pa ceļam satiku tādu mūsu slaveno maestro, Raimondu Paulu. Sanāks viņu satiku. Es teicu, nu, ko tu lai tēvam novelc uz 80 gadiem? Viņš teica, nu, tad pasaka viņam šādus vārdus. To teica Raimonds Pauls. Visa saime sēž pie galda. Tā galā ir tēvs, kas nosaka toni, un viņam rokās ir lielā karoga, ar kuru viņš ne tikai putru ēd. Paldies, paldies. Vārdi! Tas bija labi. Sveicu! Paldies, paldies. Es domāju, ka tīri praktiski dāvana, jautā, tā sakot. Visi dāvanas jau ir praktiski. Nē, tu apskaties, mēs gribam redzēt tavu reakciju. Tas jau ir rakstīts uz kastes jau. Nu. Ai. Jā, nu ko tu tur ņemies? Tas par dzeramo vēl. Nu, tur jau gan jau būs instrukcija klāt. Mēs jau paši netikām iekšā, nevarējām neko izlasīt. Smuk viss iesaiņot.
Bet tikai, nu, tā, lai tiešām darītu kaut ko arī. Es noliku plašu. Nagyon hajlő. Otrs mugurkauls. Es tā viņš izskatās. Jā, es jau neesmu redzējis. Bet tas taču bildē ir. Gan pa dienu, gan pa nakti, laikam. Tā, nu, tur jau viss būs uzraksts. Oh, redzi. Nu, un tad pēc 15 dienām staigās kā jauns puika. Starp citu, es jau gribēju šitai te Ainai prasīt. Viņai teica, ai, man pēdējā laika muguras vēl pamatēja. Nu, cerams, ka šis būs kāds līdzeklis. Tā teikt. Jā, un tad mēs varētu visu uztaisīt kādu kopbildi arī Varētu. piemiņu. Tie kā mēs to darām? Uz dīvāna, acīm redzot. Uz šeit